Absaloma ceļš un viņa sekotāju sirdis. 2. Samuela grāmatā mēs lasām par Dāvida dēlu Absalomu, kurš patiešām uz īsu brīdi kļuva par ķēniņu. Un viņš tajā pozīcijā nonāca manipulējot, melojot un mānoties. Viena no lietām, ko viņš darīja, viņš stāvēja pilsētas vārtos, kur notika vislielākā cilvēka kustība, un tur viņš, ja tā var teikt, pielīda cilvēkiem. Viņš uzklausīja viņu strīdus, viņu viedokļus, viņu sajūtas, un viņš teica, jā, es tieši tā arī to būtu darījis, tas tieši ir pareizi, kā tu domā, un kaut kāds man iecelt par soģi, ka es varētu to izlemt, jo tad es tiešām izdarītu tieši tā, kā jūs to vēlties. Tā vietā, lai viņš koriģētu vai pamācītu, viņš pielīda, viņš runāja tās labās un pareizās lietas. Un tā ir rakstīts, viņš ieguva šo vientiesīgo sirdis. Arī jaunajā derībā ir brīdinājumi un pamācības, ka šie viltus mācītāji, maldu mācītāji, ka arī tie ar saldiem vārdiem un izdomātām runām, viņi teiks tās lietas, kuras cilvēki gribēs dzirdēt, atcerties. Cilvēki novērsīs ausis no patiesības, pievērsīsies pasakām un uzkraus sev tādus mācītājus. Viņi sev izvēlēsies tos, kur runās to, ko viņiem patīk dzirdēt. Tas ir tas veids, kā Absaloms ieguva kādu vientiesīgo sirdis, un pēc tam viņš piepulcināja sev cilvēkus. Viņi pat nezināja, kāda ir Absaloma nodomi, līdz viņš tiem pavēlēja darīt noteiktas lietas, un tad jau ieslēdzās pūļu efekts. Tā šī vara tika pārņemta. Kāpēc to ir svarīgi ņemt vērā? Ir jābūt uzmanīgiem ar tiem cilvēkiem, kuri visbiežāk jums teiks to, ko jūs vēlaties dzirdēt. Ir cilvēki, kuri kļūst pēkšņi par tādiem garīgiem aprūpētājiem un visu laiku redz sapņus par tevi un lūdz par tevi un visu laiku kaut kādi pravietojumi, kas tevi iedrošinās un cels un tad, kad tu kaut ko saki vai piedzīvo, jā, Dievs ir ar tevi un visi kārtībā un tā varētu turpināt šo skaidrojumu, bet tie ir cilvēki, tie ir šie dievu ienaidnieki ļoti bieži, kuri vēlas to dara priekš sava ego, garīgā lepnības, un kuri lēnām vēlas iemantot un novirzīt cilvēkus no patiesības. Ja šie cilvēki, kuri tev it kā kalpo, nenorāda tev uz Dieva vārdu, viņi bieži tevi nepaskubina, nepārmāca, neizaicina, nebrīdina, tad kaut kas nav kārtībā. Ja tu dzirdi un saskaries tikai ar medu un aplausiem, tu tiec jau pievilts, un ja tev tas patīk, tad tu jau esi pievilts. Jā, tā kā būsim uzmanīgi. Un interesanti, ka šis te pats Absaloms, viņš gāja bojā tās pašas īpašības dēļ, kamdēļ viņš bija īpaši uzteicams pār citiem. Mēs iepriekš redzam, ka reizi gadā viņa mati tika griezti, tie bija īpaši biezi un strauji auga, un ir rakstīts, cik tie bija smagi, ka tie bija nogriezti. Bet tieši šo pašu matu dēļ viņš arī tika nonāvēts, jo tie ieķērās krūmos. Tāpēc es uzmanīgs īpaši ar tām īpašībām savā dzīvē, kuras ir tās, kuras cita redz un uzteic. Kāpēc tu atšķiries no citiem? Esi uzmanīgs un piesardzīgs, lai tas nebūtu iemesls, kamdēļ tu krīti.